Labdien! Ja tu gribi uz savu tālruņa saņemt iedvesmas un ja tev ir mobilajā telefonā WhatsApp pieslēgts, tad sūti īsziņu uz šo te tālruni ar vārdu iedvesma, un mēs pieslēgsim tevi. Un tagad līdzība. Kāds ļoti slavens skulptors taisīja tādu lielu statuju Jēzus Kristus. Un, kad viņš bija viņu uztaisījis, viņš pasauca speciālistus, un viņi teica, jā, ir iznākusi ļoti laba statuja. Bet šis te skulptors, viņš tomēr nolēma pieaicināt bērnus no svētdienas skolas un jautāja, ko jūs redzat? Viņi saka, mēs redzam ļoti kaut kādu varanu personību. Un tas skulptoram tas nepatika. Viņš paņēma un vienkārši salauza to skulptūru. Un tad viņš izveidoja atkal no jauna, bet tā jau bija pavisam cita. Un tad viņš paaicina atkal tos bērnus un jautāja, ko jūs tagad redzat? Viņi teica, mēs redzam mūsu labo Jēzu. Un redzi, tas ir tas, ko šodien grib redzēt. Bērni grib redzēt cilvēki manī. Viņi negrib vienkārši redzēt kaut kādu, viņš ir varans orators. Viņš kaut kāds ir varan tāda personība, kaut kāda liela, bet grib, lai manī būtu mīlestība, manī būtu atvērtība, manī būtu labestība. Redzot manu dzīvi, šodien bērni jūt to. Cilvēki jūt, viņi redz, kādā garā mēs staigājam. Un Bībelē teikts, ja mums nav Kristus gara, tad mēs nepiederam viņam. Kungs grib, lai manī viņš var parādīties, lai cilvēki varētu vest bērnus klāt, lai bērni skrietu klāt, viņi nāktu, viņi nebaidītos, viņus pilnīgi vilktu pie manis, jo kas viņus pievelk pie manis? Tā ir Kristus mīlestība. Un, kad Jēzus Kristus bija uz zemes, tad mēs redzam, ka vecāki nesa savus bērnus, un Jēzus Kristus, viņš bija tas, kas viņus pieņēma. Rakstīts Lūkas 18. nodaļā, 15. un 16. pantā tā. Arī mazos bērnus viņam pienesa, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi to pamanījuši, tos norāja. Jēzus turpretīm tos pieaicinājis un sacīja, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Labi, ka Jēzus to pamanīja un teica, laidiet, nāciet. Jēzus bija tad uz zemes. Tagad, lai Dievs pasarga, lai mēs nekļūstam par šo te klupšanas akmeni, ka atnākot un redzot mani, viņi domā, ka Jēzus ir tāds pats, kāds ir viņa mācekļi, un aiziet prom. Lai tiešām kāds ir Jēzus, tāds esmu es. Mēs vienā garā staigājam, un cilvēki var nākt pie Jēzus, un mēs esam tiešām atvērti, un mēs gribam, lai Kristus mīlestība parādās caur mums. Mīļais Dievs, es pateicos Tev, un es lūdzu Tevi, Jēzu, palīdzi, lai mēs nesam šķēršļus, lai, kad cilvēki nāk, lai mēs arī esam tādi, kāds esi Tu, kā Tu domā, kā Tu gribi, tāpat arī es gribu. Lai tiešām, mans mīļais Dievs, es nenesu piedaudzību. Kungs, es Tev ļoti lūdzu, dod šo gudrību, dod šo svaidījumu, dod šo piepildījumu, dod šo tiešām raksturu, lai viņš izpaužās, lai viņš spēcīgi izpaužās, Dievs mans. Un tas ir iespējams tikai, ka Tavs gars, ka Tavs vārds, viņš ietekmē manu sirdi. Es pateicos Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Esi svētīts Jēzus vārdā. Visu labu.